Es gribēju kļūt par burvju mākslinieci, kas rāda visādus trikus un brīnumus. Kolosāli. Un vēlāk? Bet par bērniem taču jautājums. Kad Bērniem, kad beidzās? Man beidzās tā doma tad, kad es redzēju kaut kādu raidījumu, kur atklāja, kā tos trikus un brīnumus taisa. Man palika neinteresanti un es pārdomāju. Es atcerējos, man mājās vēl Kladīte skolā jau šito jautājumu prasīja. 1. vai 3. klasē, neatceros. Bet 3 atbildes – muzikālā audzinātāja, direktore un keramiķe. Es jau nevarēju izvēlēties vienu. Tur klavieres iemācījos, sapratu, cik riebīgi. Es nesapratu muzikālā audzinātāja, un tad tie bērni tik un tā beigās neklausa. Direktors principā var būt jebkurš un jebkad un jebkam. Visu laiku arī. Visu laiku arī. Keramiķos arī viss pamēģināja, viss saprat, viss skaidrs. Es gribēju kļūt par gleznotāju. Jo, laikam, kā jau bērnam, man arī tobrīd priekšstati par mākslu aprobežojās ar glezniecību. Tad vēl es gribēju kļūt par pavāru. Dzīve. Man liekas, man citu atbilžu arī. Tā sanāca, jā. Varbūt ir tā veiksme, to, ko ne katrs atļaujās īstenot, darīt to, ko tu vēlies. Man, piemēram, kā es izdomāju, ka es būšu nevis burvju māksliniece, bet māksliniece. Bez burvjiem? Bez burvjiem. Bija tā, kad manai draudzenei bija brālis mākslinieks, tāds, kas man ļoti patīk, Jānis Viņķels. Un tad es redzēju, ka mākslinieks var būt ne tikai gleznotājs, bet arī kaut kā savādāk, un es saprotu, šitā es gribētu. Tad es laikam tā saprotu, ka tas tā es gribētu, jā. Manuprāt, pilnīgi nesvarīgs jautājums. It īpaši māksliniekam. Jo, nevienā brīdī man tas nenodarbina. Šo jautājumu droši vien varētu tā vienkāršojot pateikt, kas ir māksla. Ja? Tas nav svarīgs jautājums. Tas ir vajadzīgs tikai iesācējiem. Nē, es diez vai piekrīstu. Nē, tādā ziņā, domāju, ka es sakot to, ka šis nav svarīgs jautājums, kā jāpiebilst, ka svarīgs jautājums drīzāk ir, kas ir laba māksla un kas ir slikta māksla. Un to izšķir tad, kad tu to patēri. Jā, un kad tu spēji salīdzināt. Tas ir vajadzīgs kaut kāds tas tā. Galvenais ir jābūt interesē, bet vai visu vajag izskaidrot, nav skaidrs. Es domāju, ka to izšķir kaut kāds tik netvarams jēdziens kā izjūta. Un tad var sākt analizēt, kas veido šo izjūtu, kādi tur kaut kādi procesi, kā tur izglītība, pieredze, tā. Tu zini, es te kaut kad, es nezinu, cik jums tur tā lenta atļauj, bet es te tā padomāju. Tomēr. Jā, es padomāju. Citreiz ir tā, ka tas interpretēšana, tas nozīmē pārvērst to vizuālo kaut kādos vārdos, sadalīt kaut kādos, saskaitāmajos vai Mārtiņam telefons zvan, ja jums raustās, tad tagad video, jā. Bet dažkārt, man liekas, ir tas, ka tie vārdi ierobežo, un tāpēc jau ir tā vizuālā uztvere. Taurens zvan par Smitsonu. Par Smitsonu grāmatu, Roberts Smitsonu. Ko es saku? Tu vari, es domāju, tu drīkst viņam atbildēt. Un viņam arī pajautāt par jēdzienu. Es te runāju. Interviju, mums ir jautājums. Jā. Viņš ir īstais, kam to jautāt. Jā. Jā. Es, kamēr viņš jau formulē. Ātrāk par 12 droši vien nebūtu labi. Dažreiz ir tā, ka tie vārdi ierobežo valodu, tomēr ierobežo, jo iztēli ir neierobežo.
Bet, jā, tas nebūtu plakani pateikt Jā. ļoti Nu, varbūt grūti. Mēs jau akadēmijā atkal savukārt runājam, neesam vārdu mākslinieki. Bet arī pat, ja nav Zin, kā man tad 12. Dažkārt, man liekas, ja kādam ir vajadzīgs tās pieturzīmes, Nu, man tur īsi gan viņš var paprasīt kādam labāk izglītot, bet principā pusvienos, principā, māksla, jā. vārdos, vizuālo mākslu vārdos. Jā, dažreiz ne. labi. Tu pajautāji, Jāni? Nē, Mārtiņš nepajautāja tautni. Kaut ko teicu. Nu, sarunas rezultātā, sarunājoties. Mēs Tur sarunājamies. diezgan dažreiz tas sarunu process ilgs ir. Dažreiz ieilgst Jā. Vārds aiz vārdu un rodas tēls. tēls. Parasti ir viena saruna, ir par ko tas ir, un pēc tam kā lai mēs to Un tad forma, tad, kad ir tēls, tad atkal tu runā par tēlu tik ilgi, ka parādās tēla forma. Mēs nedancinam šķīvīti. Kāpēc ne? Nu, tā viena reizīte, jā, tikai. Nē, man liekas, mēs baigi nopietni tam pieejam, un tad mēs esam bieži vien tādi uzvilkušies un pat tā kā tādā sastrīdēšanās stāvoklī bieži vien, tad, kamēr tā ražošana notiek. Bet nē, mēs nesastrīdamies. Nē, bet mēs esam tā baigi, varam būt asi savā starpā. Reāli. Bet katrs gadījums ir Arī. atšķirīgs. Tā kā kaut kāda vienotas, kaut kādas formas, kā notiek tas vai kā tas, tādas tā nav. Tas beigas arī no katra. Jo katru dienu un katru gadu ar cilvēku kaut kas notiek. Katrs no mums uzņem kaut kādu informāciju, iepazīstās jaunu. Tas jau arī dod tos impulsus tam kreatīvajam, radošajam.